pozitīvais. Tieši šāda domāšana arī gadu simtiem ir veidojusi šo purvāju kultūru, kurā neviens neko nesaprot un neko nevarēja nosaukt vārdos. Visi viens otru piesedz un viens otram glauda pa spalvai. Padomā, piemēram, par vecās derības laikiem, kad bija priesteri un ķēniņi. Kā tad bija? Vai Dievs ar viņiem tika galā? Ja Dievs ar viņiem būtu ticis galā, viņi vienkārši visi būtu beigti, bet Dievs sūtīja savus praviešus, viņš sūtīja vīrus un sievas, kas gāja un brīdināja visdažādākajos veidos, un Dāvids ir labs piemērs tamdēļ, ka viņš atgriezās un viņš nožēloja savu grēku, tamdēļ Dievs saudzēja viņa dzīvību, bet sekas tik un tā nāca viņa dzīvē. Un palasi jauno derību. Šādi cilvēki, kas šādi saka, nevajag aiztikt, Dievs pats tiks ar visu galā, neaizties Dievs vaidīto, mēs jau netaisāmies nevienu nogalināt, bet būt bibliski kritiskiem un izvērtēt, pārbaudīt, un ja redzam maldus, tad par tiem brīdināt un uz tiem norādīt, tas ir tikai bibliski. Bībele mums runā par to, lai mēs tādus iezīmējam, tātad mark them, lai mēs viņus ceļam gaismā, expose them, lai mēs tos atmaskojam, lai mēs tos atspēkojam asi tā, lai arī citi kaunētos, lai mēs tos pamācam, lai mēs no tiem izvairamies, lai mēs neesam sadraudzībā ar tādiem, sabiedrībā ar tādiem. Bībele mums pavēl, un īpaši jau tiem, kas mēs spēlējam vai kalpojam kā tādi vecie kristīgajā sabiedrībā un arī draudzēs, mums ir jābūt tiem, kas mēs izšķiram, kas mēs pārbaudam un brīdinām par viltus mācībām, par viltus mācītājiem, lai avis būtu drošībā. Mēs būsim atbildīgi Dievu priekšā, vai mēs to darījām vai nē. Tāpēc izbeigsim šo, ka Dievs ir viss tiks galā, mums vienkārši jābūt draudzīgiem. Jā, Dievs izšķirs peleves no kviešiem, bet mums ir atbildība izvērtēt, redzēt, kas notiek un brīdināt, lai Dieva ganāmais pulks būtu drošībā un mēs nesīsim atbildību.